13. Elijas, 10. Roberto Baggio, 18. Zamorano un 11. Ventola. Sākotnēji prognozējot abu komandu sākuma sastāvus, itāļiem pāris kļūdiņas, protams, pēdiņās kļūdiņas bija ielavījušās, proti sākuma sastāvā nebija Ventolas jaunā kluba ieguvuma, jaunā 20 gadus vecā itāļu. Un arī Blēdelis bumbu zaudē. Benoit Koe ar 15. numuru. Un 1-0. Kļūdās mūsu aizsargi, kļūdās Oļegs Karavajevs un Ventola 5. minūtē gūst pirmos vārtus. Ivans Samorano rakstīts Ivans Samorano. Tūdaļ redzēsim atkārtojumā, kurš tad īsti izdarīja šo precīzo sitienu, vai nu Čīles izlases spēlētājs Samorano vai kluba debitants Ventola. Samorano, ne, tas ir Samorano, neapšābāmi, tas ir Samorano, atstāja tuvo stūri, pilnīgi nepiesektu. Oļegs Karavajevs kļūdījās situācijas izvēlē, nu atklāt sakot, tik pieredzējušam vārdsargam, kāds ir Karavajevs, tā ir nepiedodami rupja kļūda, pēc kuras arī tika zaudēti šie vārti. Roberto Baggio, tā viņam ir debija Interkluba sastāvā oficiālā mačā un debija vispār čempionu kausa izcīņā. Roberto Baggio pirms tam spēlēja Juventus, tad spēlēja iepriekšējā sezonā Boloņas klubā. Viņu nopirka šajā sezonā Itālijas klubs Inter, tādējādi vēl vairāk pastiprinot savu sastāvu, un tieši pēc Baggio precīzas filigrānas piespēles Samorano, šeit rakstīt 4. minūte. Tā kā divkārši jubilē atkal uzbrukumā Inter piespēle gar vārtiem. Samorano! Karavajevs šoreiz glābj komandu. Manuprāt, paguva mūsu vārdsargs aizsniegties līdz bumbai un neļāva Samorano jau kākajiem mūsu futbolistiem. Ventola. Lieliski šis spēlētājs aizvadīja visas pārbaudas spēles pirms čempionāta. Vai tās bija draudzības spēles, vai tie bija turnīri. Ventola ir guvis soda sitieni netālu no mūsu komandas vārtiem. 2-0. Simeone. 11. minūte. Tas jau ir, ja ne nokauts, tad ļoti smags knockdowns. Ļoti kaut kā apjukuši izskatās mūsu futbolisti šajās pirmajās minūtēs. Un atkal Roberto Baggio piespēle, un atkal mūsējie nokavē. Šoreiz jaunais Jurijs Laizāns nokavēja nosekt Simeoni. Silagadze pieturēja nedaudz Samorano, neļaujot viņam tikt pie bumbas, bet pie bumbas tika nevis Ventola, nevis Samorano, bet gan Simeone. Un arī Bergomio bija atnācis uz mūsu soda laukumu puslaikam. Jā, lūk, redzat, 10 minūtes spēlētas un tagad jau 11,5 spēlētas rezultāts. Ļoti jūtams un tas ir ļoti redzams jau pirmajās minūtēs. Ventura! Karavajevs glāb komandu. Šoreiz nedaudz pārsteidzās itāļu futbolists. Karavajevs jau paspēja atgriezties vārtos. Veiktos vai neveiktos, kādā formā viņš būtu, ir viens no vispopulārākajiem spēlētājiem Itālijā. 3-0, tas jau vispār ir kaut kas sen neredzēts. Varbūt Ventola arī pieskārās bumbai. Tūdaļ atkārtojumā redzēsim. Un atkal Roberto Baggio. Lai nu kā tas būtu, bet 3 reizes Roberto Baggio piespēlēja un 3 reizes bumbu ielidoja vārtos. Viens pats Ventola atstāts 2 metru attālumā no vārtiem. Arī Karavajevs, tas ir kāpēc šajā situācijā palika uz vietas. 3-0, 21. šeit rakstīts, 22. minūtē. Tā jau var teikt 3-0-3. Luigi Simoni. Jūs ekrānos Zē Elijas. Kaut ko jau izgudros. Izgudroja piespēli Ventolam. Karavajevs tver bumbu un sito tālu uz priekšu. Zē Elijas iespēle sodlaukumā. Silagadze ļoti neveiksmīgi atsit bumbu. Silagadze tieši pa
spērienam Ventolam un labi, ka bumba lido pāri iespēles soda laukumā un par bīstamu Pirlo. Viņš nav vēl laukumā. Tie ir itāļu futbola talanti, arī jauni perspektīvas. Vēl neiet soda laukumā. Samarano neaizsniedzās līdz šai bumbai. Ļoti acīgu piespēli. Pēc pirmā puslaika laukumā bija redzama tikai viena komanda – Inter. 3-0, Inter labā. Iesāka arī Inter. Rindās jaunas sejas neredz. Ventola velti līksmo. Viņa līksmi pārtrauc tiesneša Svilpe, jo pirms tam Inter sastāvā, gan ja mēs atšifrēsim, kurš tad ir izgājis laukumā. Ko neizdarīja Skonto, to izdarīja Roberto Baggio. Pirmie 3 vārti tika gūti pēc Roberto Baggio filigrānām piespēlēm, bet tagad Roberto Baggio kluba vērtīgākais pirkums pirms jaunās sezonas gūs savus pirmos vārtus Inter komandas labā, gūs savus pirmos vārtus Čempionu līgas, Čempionu kausa izcīņas turnīros. Lūk, vēlreiz Samarano nomet ar galvu pa sitienam bumbu partneriem. Šis partneris ir Roberto Baggio, kurš nevilcinoties neatvērāmi raida bumbu vārtu stūrī, bet pirmo piespēli no labās malas izdarīja Nicola Ventola. Samarano piespēlē ar galvu un Roberto Baggio neatvērāms sitiens. Tā bija Inter atbilde uz Skonto izlecienu uz Mariana. Aizsargs nomaina Bergomi. 4-0. Tās nedēļas beigās ieradīsies Inter kluba nometnē. Pahars! Un arī šajā situācijā Marianam Baharam neizdevās gūt vārtus. Nu kādas gan vēl vajadzīgas situācijas, lai ieraidītu bumbu Paļjukas vārtos. Viss jau bija izdarīts, tikai pielikt kāju. Skatāmies vēlreiz. Tad jau Inter komandai droši vien vajadzētu. Bet atklāt sakot, vai viņa klātbūtne kaut ko izmainītu. Lai nu Vitālijs neņem ļaunā stilā. Pirlo. Stūra sitiens. Stūra sitiens pie Karavājeva vārtiem. Ventola bija uzbrukuma smailē, bet ar 4-0 Inter uzvar Rīgas Skonto, var teikt, gandrīz vai sagrauj mūsu čempionu. 26. augustā būs